cik tomēr švakas mums analītiskās spējas. Irbe pasaka, ka vajag 3 bērnus, vismaz. Visi sāka bļaut, kur lai naudu tam ņem. Vajag šo sakārtot, vajag to sakārtot. Joptvai, kurā mirklī viņa teica, ka šķūni jādzemdē un tur arī jādzīvo vienās drēbēs no peļķes dzerot. Viss, kas trūkst no sistemātiskā, ir valsts pārvaldes jautājums, lai būtu atbalsts, lai būtu skolas un dārzeņi un viss pārējais. To šī brīža neesamība vai nepietiekamība neatceļ to, ka bērnus vajag. Nevis konkrēti Irbei vai Maijai, lai būtu, bet valstī. Viņa pa valsts stāsta nevis par Rīgas progresīvajiem švītiņiem, kuriem redīsus jāaudzē un mača lati jādzer. Vai pašai Irbei bija jāsakārto valsts sistēma pirms izteikt pieņēmumu par to, kam jānotiek, lai valsts neizzustu. Starp citu, bļauru attieksme neizbrīna, kā zināms, Latvijas iedzīvotāju liktenis un pašas valsts arī šos neinteresē. Tie grib saplūst globālajā okeānā, rokās sadodoties ar palestīniešiem un sīriešiem.